pirmkārt, mēs nevaram tikai būt drošības patērētāji. Mums ir arī jāražo drošība. Un galvenais veids, kā to darīt, protams, būt aktīviem līdzdalībniekiem visās NATO operācijās. Un mums tur ir jābūt gan apmācītiem, gan arī jābūt tehniskajam aprīkojumam. Tāpēc arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mūsu aizsardzības ministrijām, militāriem spēkiem ir adekvāts finansējums, jo tas ir arī viens no drošības tiešām aspektiem. Un pat tā mums ir arī jāstrādā. Bet otra liela ir tāda, ka mēs ļoti, ļoti gribam, ka jaunā strateģiskā koncepcijā tiek atkal atjaunots šis te kolektīvās drošības paragrāfs. Un ne tikai vārdos vien, bet arī darbos, militārās apmācībās. Un šī ir tā svarīgā dimensija no 5. paragrāfa, kad notiek šīs apmācības.